Pildīsim augšā šodien siltās grīdas ar siltumnesēju. Nopirku mucu, demineralizētu ūdeni, ar sūkni pumpēsim iekšā. Apmēram izstāstīšu, kāds viss tur notiekās. Paņēmu parastu iegrandējumu sūkni, šitādu, ja. Izgriezt caurumu mucā, iemet iekšā. Tā, tālāk sanāk, šitā ir padeve, šitā ir atpakaļtece. Sanāk, te ir tā kā vārsts, kuru vajag atskrūvēt vaļā. Un šitam ir vienvirziena vārsts un vienkārši tas mērītājs, plūsmas mērītājs. Te ir pieslēguma vietas, tā kā, kur uzpildīt un tā. Pildīsim mēs viņu no augšas, tā kā te ir tie vienvirziena vārsti, tad tas siltuma aģents ies pa šitiem iekšā. Ja mēs pildīsim pa šeit, tad viņš vienkārši nespēs iziet cauri. Tā kā šitādas te nopirkt tādas dāržas šļūtenes savienojumus. Šitos reku skrūvēju vaļā. Skrūvējam virsū. Te principā sanāk 3/4 izmērs. Skrūvēju virsū, viens. Te būs otrs. Tad šitiem te otrā galā ir tāds speciāli atslēdziņi, kā apakšā ieliek un atskrūvēju vaļā. Šito vienkārši atskrūvēju līdz galam vaļā. Apakšējais arī ieliekam iekšā. Tā, tālāk. Šitā ir padevas truba. Liekam klāt. Tā, spainītis. Spainītis šeit. Te man tāds trubas gabaliņš ir vienkārši uzlikt virsū, lai es redzu, vai man nāk gaisa ārā vai ūdens nāk. Lai trubītu augšā, vajag aiztaisīt šito te krānus ciet, lai mums tikai šits kontors viss ir. Tad mēs visus šitos te aiztaisam ciet, pilnībā, ja. Jo mēs pildīsim atsevišķi, vienu kontoru, katru reizi pa vienam kontoru, un šos aizgaižam ciet. Šitos mērītājus mēs arī aiztaisīsim ciet. Šito visu skrūvējam ciet. Tā, sanāk tā. Sāksim pildīt no šitās puses. Taisīsim, ka sanāk to, kur mēs pildam augšā, tam taisam šito padevis regulātoru vaļā. Šito arī taisam vaļā. Principā maksimāli, cik viņu var. Un principā viss. Slēdzam iekšā sūkni. Sūknis baigi skaļais, tā kā dūks, neko nevarēja dzirdēt, ko es saku, bet, skatāmies. Te uzreiz var redzēt, ka padevis tas daudzums uzreiz aizgāja lejā, tāpēc viņš pildās augšā. Lēdzam ārā un uzreiz griežam ciet kānus, ja tā viņas var nosaukt. Viens ir, ejam uz nākošo, taisam vaļā, šito arī taisam vaļā. Uzreiz gaisiek, viņš aizies tā. Tā, čik, vaļā, lēdzam iekšā. Tagad viņš vienkārši izspiež ārā to ūdeni, kas bija. Tam gaisa sāk nākt. Tā, izgāja cauri visiem kontūriem. Tagad tās viss ir principā ciet. Tālāk griežam ciet šito atpakaļteces krānu. Tā mēs varam aizgriezt viņu ciet. Šito noņemt nost. Šito var noskrūvēt nost. Šito varam likt virsū. Tā, tagad principā mums vajag visus šitos atskrūvēt vaļā. Tā, mērītājs arī visus griežam vaļā. Tā. Tagad, principā, ideja tāda, atstājot šitos krānus vēl ciet, palaidīsim iekšā bišķiņu spiedienu, padzīsim šitam gaisu ārā, šitam padzīsim gaisu ārā. Jā, viņš te būs, bet te jau nebūs vairs. Un tad lēnām pataisīsim šito krānu vaļā, lai tas ūdens
lēnām paceļās jau augšā un iet uz katla pusi. Tur augšā katlam ir automātiskais gaisa tas atdalītājs, kur trūbiņi iznāk ārā. Un vienkārši tādā veidā izvīst to gaisu pa augšu ārā. Principā gaisa tur nav. Tagad tās pagriežam šo krānu vaļā. Var dzirdēt to, ka ūdens aiziet uz augšu. Un re, kur var dzirdēt, ka gaisa nāk ārā pa turienu. Pusotras bārs ir. Principā tā, gatavs. Slēgšu iekšā katlu, skatīšos, kā viss man tas sildās.